Jā, mans vārds Jānis Strunkmanis, es strādāju elektronisko sakaru nozarē vairāk nekā 20 gadus. Pieredze man ir darbā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Mēs nodrošinām ar zvanu centra risinājumiem lielākos Baltijas uzņēmumus, dažādos sektoros, gan transporta, gan enerģētikas, pasta, tirzniecības, visās jomās. Ar mums sadarbojās zvanu centru, kur strādā no 200 aģentiem Baltijā un arī 3 aģenti. Ja. Ir pat, kur ir 1. Lūk. Mēs esam plaši pārstāvēti medicīnas nozarē, kur mēs apkalpojam lielāko daļu Latvijas lielākās slimnīcas. Tad kompānija Latvijas, un es arī 2003. gadā sāku strādāt, pēc tam mēs atvērām filiāli Lietuvā. Šī nozara ir tāda dinamiski mainīga, un mums visu laiku nāk dažādi jauni izaicinājumi, un principā visu laiku viss mainās. To, ko mēs darījām 10 gadus apakaļ, absolūti atšķirās ar to, ko mēs darām šodien. Klikšķiras. Tad par ko mēs atbildam? Mēs atbildam par to, lai jūs varētu sazvanīt uzņēmumus un būt apmierināti ar apkalpošanas kvalitāti un lai saņemtu atbildes. Un šodien tad mēs arī parunāsim par mākslīgo intelektu un klientu apkalpošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī tā nozara, ja jūs pajautāsiet ChatGPT, kas ir tā nozara, ko pirmo skars, tieši šo, ja, zvanu centra aģenti būšot tie pirmie, kurus atlaidīs. Nu, un tad tur viss pārējie, jā, tur, kas ar datoru strādā. Bet, principā, pirmie, ko sako, visvairāk varētu vai darbu padarīt efektīvāk, kā saka, vai arī, teiksim, šo te resursu samazināt. Tātad tie cilvēki, kas atbild uz telefonu zvaniem vai uz klientu pieteikumiem. Dotajā brīdī es nezinu nevienu cilvēku vēl, kurš tā kā būtu vai tiktu plānots samazināt šī jomā. Pateicoties mākslīgajam intelektam, bet par to mēs parunāsim. Tad kāda ir situācija? Un vairāk es fokusēšos uz Latviju un pastāstīšu jums, kas notiekās arī ārpusē. Ja? Jo man sanāk daudz braukāt pa dažādām konferencēm, kuras redzu, kādā veidā strādā uzņēmumi gan Brazīlijā, gan Dienvidāfrikā, gan Vācijā, ja? Dažādos kontinentos. Un kāda ir tad īsti tā starpība starp mums un viņiem? Pirmā ir starpība, Latvijā patīk roboti cilvēkiem. Droši vien tāpēc, ka mums viņi nav tik daudz traucējuši vēl ikdienas dzīvē. Un tad mums ir divas tās pieredzes, kas notiekās, ja, klientu apkalpošanai. Vieni ir darbinieki, tie ir tie, kas ceļ zvanus, kuriem ir nepieciešama tā kā vides uzlabošana un darba vienkāršošana. Ir divi veidi tādi censoņi, vieni, kas ir jaunie, kas tā kā sāk strādāt, un otri ir tie, kas jau zina, un varbūt viņiem nevajag tik daudz tur censties, bet viņi tā kā var kompetentāk palīdzēt arī klientiem. Un tad ir klienti, kuri vēlās pirmajā zvanā atrisināt savu problēmu, sazvanīt un saņemt uzreiz atbildi, vai ne, bez nekādiem tiem IVR-iem nospiediet to pogu 1, 2, nevienam tas nepatīk nekur pasaulē. Lūk, un tad kas visvairāk saniko klientus, tad tā ir gaidīšana uz līnijas. Gaidīšana uz līniju, tad, kad jums jāsēž un jāgaida, tas visvairāk tā kā cilvēkus aizkaitina. Ja gaidīšanas laiks pārsniedz vairāk nekā 20 sekundes. Tad, protams, nākamā lieta, tad, kad jūs esat jau nogaidījuši kaut kādu noteiktu laiku un jūsu jautājums netiek atrisināts, tad jūs vēl vai neapmierinātāk paliekat. Un tad jūs jau savieno vēl ar kādu citu, kur jums ir viss tas jāatkārto vēl, un tad jau ir jau līmenis sasniegts. Ja? Un tad nav apmierināts klients, uzņēmumā ir problēmas. Ja? Un kāpēc tas notiekās? Viena ir lieta, ko arī iepriekšējais kolēģis teica, ir, tā kā viens ir dati. Lielai daļai uzņēmumu, to, ko es novēroju īsti, nemaz jau to datu arī nav. Mēs jau varam runāt par mākslīgā intelekta trenēšanu, bet ja viņiem neiet tos datus un informācijas, nebūs jau ar ko viņu trenēt.
Jo tā apmācīšana cilvēki jau arī notiek no mutes mutē, un nekas nav tā kā dokumentēts. Un es nerunāju tikai par klientu apkalpošanu, es runāju arī kaut vai par programmu izstrādi. Noteikti arī tie, kas ir programmētāji un izstrādā jaunas risinājumus programmatūras rakstis, pieļauju arī daudzi nedokumentē, ko viņi tur ir sadarījuši. Ja, un ja tas risinājums pēc tam kādam jāpārdod, ir tas apraksts īsti, daudziem nav, jo to uzrakstīt maksā naudu un jāiegūda arī diezgan daudz darba. Lūk, un tad, kas tad ir ar mākslīgo intelektu visā šī sakarā? Tas, ko mēs skatāmies, un ir daudz dažādi modeļi. Pagājušo gadu mums bija konference, mēs maijā runājām par mākslīgo intelektu kontaktu centros, un tad Hugging Face mājaslapā mēs skatījāmies uz to, ka ir 660,000 modeļi uz mākslīgo intelektu. Tad vakar es iegāju, apskatījos, ir 1,460,000 modeļi. Tas drīz būs vairāk nekā Latvijā cilvēki. Man liela skaidrojuma iepriekšējais kolēģis parādīja, ka ir par arī vienkārši uztaisīt tur 100 eiro robežās, droši vien no turienes viņi rodās tik daudz. Kas tie tādi ir, man nav ne jausmas. Cik kādas jūs zinat modeļus? Kurš var nosaukt visvairāk? DeepSeek, jā. Jā. Tad mēs arī stāvējām tāda jautājuma priekšā, no kuru modeli tad vai pašiem rakstīt, vai izmantot kaut kādu esošo. Pagaidām mēs esam nolēmuši izmantot to, kas tirgo ir pieejams. Mums ir sadarbība arī ar Latvijā esošiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem, kas ar to nodarbojas. Mums kontaktcentram integrācija ir ar Tildi. Mums ir integrācija ar Pitch Patterns, ir tāds jauns uzņēmums. Ja? Mums ir integrācija izveidota arī ar ChatGPT OpenAI. Tad, kāpēc to daram? Kāds ir mūsu mērķis tam visam? Pirmām kārtām, lai varētu ātrāk atrisināt klienta problēmu pirmajā reizē. Tad viņš piezvana, lai aģentam būtu vairāk informācijas, un viņš varētu ātrāk sniegt klientam atbildi. Protams, ir jākontrolē arī ar kvalitāti, bet ņemot vērā to, ka ir problēma zvanu centros arī ar cilvēku resursiem, un atrast cilvēks, kas grib strādāt zvanu centrā, Latvijā nav mazām tik vienkārši. Līdz ar to likt viņiem veselu kaut visādas kvalitātes kontrolas vēl virsū. Viņi paskatīsies, ko jūs viņiem gribat darīt, viņi teiks, neko, paši strādājiet tur, ja? Vai arī, lai mākslīgais intelekts apkalpo manā vietā to visu. Tad ļoti uzmanīgi ir jābūt ar kontrolas mehānismiem, viņiem ir jābūt tādiem arī, kas nes arī labu tam pašam konkrēti cilvēkam, kurš apkalpo šos klientus. Kā mēs ko esam integrējuši, tad mums ir ieviesta integrācija ar OpenAI, integrējot rakstiskos mehānismus, arī balsi. Tad izveidota sistēma, kurā uzņēmums var augšuplādēt informāciju, ar kuru tālāk apstrādā kāds no modeļiem. Šī gadījumā OpenAI izskatīsim. Ja? Tātad, ko mēs varam iedot OpenAI? Mēs varam augšuplādēt viņam PDF failus, mēs viņam varam iedot instrukcijas, ko viņš drīkst teikt, ko viņš nedrīkst teikt, ko viņam jāsaka kaut kādos noteiktos gadījumos, ka klienti prasa. Tālāk, protams, visas sarunas tiek ierakstītas transkriptētas, un jo vairāk informācijas mums ir, jo mēs vairāk zinām, ko klients prasa, jo mēs varam uzreiz ātrāk sniegt klientam atbildi. Un šo atbildi mēs varam sniegt nevis obligāti uzreiz klientam, bet mēs viņu varam sniegt arī aģentam, kas dotajā brīdī ir arī viskorektāk. Jāskatās ir uz vienkāršiem modeļiem un vienkāršiem risinājumiem, vismaz Latvijā, jo to zvanu centru mums viņi nav liela Latvijā. Vidējais zvanu centri Latvijā ir 3 zvanu centra aģenti. Ja mēs salīdzinām, paskatāmies, piemēram, vidēji Eiropā, tas pats piegādātājs, ko mēs strādājam, tad vidēji viņiem zvanu centrs ir 50 lietotāji. Ja, tad Latvijas 3 pret 50 vidēji Eiropā. Ja, tad
absolūti tā kā savādāki cipari. Jā, ja mēs pēdējā konferencē es stāstīju par piemēru robota zvaniem slimnīcās, kuru visi bija ļoti pārsteigti par to, kad vispār Latvijā kāds vispār ceļ robota zvanus, tā kā vispār kaut ko atbild, jo tas vispār nav iedomājams, ka kāds kaut ko darīs tur Dienvidāfrikā to vai Brazīlijā, jo roboti zvana tā, kad jums 4 reizes dienā zvana. Un cikko cilvēks izdzird kaut kādu balsi, kas nav kaut tā kā cilvēks, momentāli liek telefonu klausulos, nemazam neiedziļinās, par ko iet saruna. Latvijā šādas zvanas ceļ. Un to zvanu apjoms atkal tur ir milzīgs. Tur konferencē uzstājās puiši, kur nodrošina zvanu centru, kurš apkalpo 50 miljonus zvanus mēnesī. Tas ir tāds apjoms, kur. Ja. Protams, tur jebkurš veids, ko jūs ieviešat mākslīgā intelekta kaut kādu sadaļu atrisinat, tas uzreiz milzīgs finansiāls iegūms. Bet, Latvijā mums ir atkal jādomā, kādā veidā šos instrumentus izmantot, lai padarītu vienkāršāku un efektīvāku darbu tiem cilvēku resursiem, kas mums šobrīd strādā, lai viņi būtu efektīvāki un labāki. Līdz ar to, tas, ko mēs vēl daram, tad mēs ar ChatGPT palīdzību varam veikt teksta tulkojumus un, teiksim, ja cilvēks zvana uz zvanu centru un aģents, piemēram, pārzina tikai latviešu valodu vai tikai krievu valodu, savukārt klients runā angliski, mēs visu šo te sarunas tekstu aģentam varam rakstiski uzreiz tulkot. Viņš ekrānā uzreiz redz visas sarunas tulkošanu. Savukārt, ja jums ir aprakstīti biznesa procesi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, tad mēs šo te atbildi aģents var uzreiz atrast sistēmā, uzspiest enter, un viņam arī tas tiks nolasīts. Ja, no tā teksta, tas teksts tiek iedots OpenAI, un viņš ļoti labi šo te tekstu ātri klientam norunā tādā valodā, kuru jūs esat izvēlējušies. Vai tā būtu angļu valoda, vai mums ir daudz hindi valodas lietotāju Latvijā, varbūt varam hindi. Tad šie ir tie asistenti. Ja? Tad var likt dažādus asistentus, kas gan palīdz, piemēram, tādā gadījumā, ja aģentam nav pietiekamas valodas zināšanas atbildēt. Tas ir šeit pat Latvijas tirgo, un otram kārtām šie te modeļi ir izmantojami, piemēram, lai arī varētu veikt eksportu. Uzņēmums ražo pakalpojumus, preces, produktus. Viens mēs viņus varam pārdot tagad šeit Latvijā, otrs mēs viņus varam eksportēt Eiropā. Kā mēs zinām, Eiropā ir ļoti daudz dažādas valodas, un nodrošināt klientu apkalpošanu, tur uzreiz mēģinot eksportēt Dānijā, Francijā, Vācijā, tas ir ārkārtīgi dārgi pēc tam nodrošināt klientu atbalstu visās šīs te valodās. Savukārt, ja ir šāda veida rīki, ar kuru palīdzību jūs varat automātiski uzlikt cilvēku, kurš runās tikai latviski, bet ar AI tulka palīdzību nodrošināt šo te sarunu jebkurā Eiropas valodā, jums uzreiz ir, mēs esam lieli. Ja, šīs parādās unikālas iespējas, kuru mēs izmantojot tos pašus cilvēku resursus, kas mums ir tagad, mēs viņiem pieliekot klāt AI risinājumus, varam padarīt viņus efektīvākus un zinošākus. Lūk, un, protams, kvalitātes analītikā šie rīki ir ļoti populāri. Mēs esam paņēmuši, praktiski izmanto visvairāk Eiropā Amazon AWS kvalitātes kontrolei, kur tiek sentimenta analītika kontrolēta, tiek kontrolēts sarunas teksts un rezultātā tur sarunas tiek vērtātas. Ir gatavi rīki, ko mēs vienkārši pieslēguši klāt. Lai arī darbinieks redzētu, kuras sarunas labas, kuras sliktas, un uzņēmums kopumā varētu novērtēt klientu apkalpošanas kvalitāti. Bet šeit ir jautājums jau atkal par regulācijām. Es lasīju, tad nāk aizvien jaunas dažādas regulas, ko tad mākslīgais intelekts drīkstēs darīt un ko nedrīkstēs darīt. Pēdējo regulējumu lasot, man nebija skaidrs, vai šo te vispār drīkst darīt. Tā kā vērtēt cilvēka darbu ar mākslīgā intelekta palīdzību, es to īsti tā kā līdz galam tur nesaprotu, vai šis uz to attiecās vai nē. Bet šo visu Eiropā dara. Tad
kādi ir tie populārākie kanāli, caur kuriem klienti vēršās uz uzņēmumu. To es vēlējos parādīt tad nobeigumā, pa ko jums, domājot par klientu apkalpošanu, vajadzētu un kam vajadzētu pievērst uzmanību. Ja, tad zvani ir puse, kas ir ok cilvēkiem, jā, varam piezvanīt, portāli, apkalpošana. E-pasts ir ļoti populārs rīks, jo aizvien vairāk un vairāk uzņēmumu pievēršās un seko līdzi, lai viņi uz viņiem atbildētu. Ārkārtīgi populārs Eiropā un visā pasaulē ir WhatsApps, kas gan nav Igaunijā un Lietuvā. Zinājāt, ja? Jā. Igaunijā WhatsApp neizmanto. Igaunijā izmanto Messenger Facebook, un Lietuvā arī WhatsApp neizmanto, tur izmanto Viber. Tāda nianse. Lūk, bet Latvijā ir populārākais WhatsApps, ja? Un arī lielākā daļa Eiropas valstu un lielākoties klientu apkalpošanu, to, ko es redzu, bez WhatsApp šobrīd jau praktiski nav iespējams. Lielākoties visi uzņēmumi iet uz šo apkalpošanas metodi, vai arī izmantot tam citus veidus kā Messengeru un citus čata veidus. Nu, protams, īziņas ir klasiskie, bet īziņās jūs nevarat sūtīt ne fotogrāfijas normāli, ja? Ne arī, tā kā tos tekstus neierobežot gars, jo izmaksas samērā lielas. Lūk, un tas, ko mēs varam izdarīt ar mākslīgā intelekta palīdzību, mēs viņu varam pieslēgt visiem šiem te saziņas kanāliem. Ja? Gan sarakstīšanai, kur viņš strādā visefektīvāk. Ja? Gan arī, protams, balss sarunai. Paldies jums par uzmanību!